Tā. Kas te man tagad vajag? Vajag šitas te, un ja nemaldos, 19. Iesim pārbaudīt. Te bija 19. Ne, nebija 19. Bišķi lielāk. Man tā liekas. Te varēja pārbaudīt. 20 arnā. 21 laikam bija. Jā, 21. Tā, 21. Atslēga. Pagarinājumu ar paņemsim, lai ērtāk. Tā. Jaunas trūmas ar liksim virsū. Tā, tas tā kā būtu. Ko man vajag? Flaķens vajag. Tā. Veco splinti izņemam ārā. Tā. Un man ir jauns splints, tāpēc to vecos neņemšu. Un skrūvējam tagad nost. Dzenskrūvēm tā, ka viņas nevajag baigi stingri pieskrūvēt, jo tad viņas bieži vien nevarot dabūt nost. Tāpēc mēs stingri viņu neskrūvēsim, mēs viņu pieskrūvēsim nedaudz, tā kā jābūt. Šitā izskatās tas haps iekšā, un šito te arī var noņemt, bet izskatās, ka es viņu nost neņemšu, ka es viņu atstāšu šito te veco virsū. Pacelsim arī motoru uz augšu, lai ērtāk ir. No, kaut kā tā. Pacelsim motoru augstu. Nu, šitā atsaugstumā, liekas, ka ir ērtāk strādāt. Jā, ideāli. Vai šitas ir kaut kā? Viņam īsti laikam nekāda funkcija nav cita, ka viņš tikai kā šaiba kalpo. Pasīsimies, vai mums vajag jauno likt virsū, kas nāca šitam jaunajam hubam, vai mēs varam izmantot šo pašu. Tā, kas tam man te nāk līdzi? Pirmākārt man nāk līdz daudz splintus jauns. Šeit vēl nāk līdz. Šeit ir tā šaiba virsū. Un šeit ir jaunā šaiba. Man liekas, ka viņas ir būtībā vienādas. Un es gribētu domāt, ka salīdzināsim kodus 350, 350, viņas ir vienādas, un šo jauno netaisīšu vaļā. Es izmantošu to pašu veco. Tikai papildus bišķi to smāķi uzlikšu virsū, lai smuki iet kaut kā tā. Tā, tagad liekam dzenskrūvi. Nu, ir tagad tā, kad pēc instrukcijas viņa jāpievelk un viņa jāpievelkās klāt ir. Jo, ja viņa nepievelkās klāt, tad man šitas te bišķi jāpa daudz dziļāk ir. Viņš tagad redzēt bišķi ārā, bet tai vecai dzenskrūvei viņš ir tā, nu, iekšā precīzi. Bet instrukcijā rakstīts, ka piespiedīsies. Mēģināsim viņu pievilkt. Tā.
īstenībā jau šo pašu var izmantot, viņam nav nekāda vaina. Varētu arī veco uzgriezni droši vien izmantot arī, bet, zin kā pievilkšanai es izmantošu veco uzgriezni. Un tad jauno tīri, tad, kad es to hubu iefiksēju iekšā, tad es jauno. Nu, paskatīsimies. Tā. Nolaidīsim čuču zemāk. Un jūs kamerā. Un šādi. Tā, jāpievelk vēl ir, jo man vēl nav redzams tās, nav vēl redzams, kur splinti izbāzt cauri. Sanāk, man vēl kaut kur jāpievelk ir. Izskatījās, ka stipri vairāk būs jāpievelk. Mēģināsim. Jā, tik tiešām tā redzēt, es tagad pievilku. Un viņi ir iegājusi iekšā, bet man vēl čuču it kā var ar mīkstu āmurīti padauzīt, bet man nav mīkstais. Es mēģināšu varbūt uzlikt virsū kaut koku, nu koku klucīti un padauzīt pa to, lai ātrāk tas notiekās, jo es vilku no sākuma skrūvi un es skatos, ka tas šaiba sāk locīties, tāpēc to es negribu. Tā rezultātā izdarīsim tā. Es nolikšu te, uzlikšu te virsū klucīti, bišķi mazāk par šo, padauzīšu un tad dabūšu viņu dziļāk iekšā. Tā, mums tāds ošu kociks, koks ir kaut ko es te mājās, vēlamies šitāds, un koka āmurs uzliksim virsū, mēģināsim iedāzīt. Jā, lieliski iet iekšā. Es dziļāk tagad nedzīšu, jo tur es redzu, ka viņš ir bišķiņ dziļāk. Vecais dzenskrūts dziļāk, šitai nav tik dziļi. Bet es domāju, ka es nedzīšu dziļāk, es apsīšos, vai es varu pievilkt, varu dabūt splinti cauri, tā es darīšu. Papildus uzliksim jaunu smēru, lai viss tie smuks sasmērēts. Šim baigi daudz nevajag. Baigi daudz varbūt, ka nevajag, bet uzlikšu tā, lai, nu, kā saka, smukāk viss, lai slīd labi. Tā, uzliksim, būs ok. Šit izskatās, ka būs ok. Jo, liekot dzenskrūvi virsū, viņi tāpat iespiedīs. Šitos atstāju, tas man nav vajadzējis kādreiz noteikti. Tā, un tagad liekam virsū dzenskrūvi. O, perfekti. Tā, aizmugurē nekur nekas nerīvējās. Viss griežās, nu mēģināsim tagad, kā saka, pievilkt šo. Bišķis to uzgriezni pavilku, paskatīsimies. Liksim uzreiz jauno. Liek arī jauno šo te, jo viņš kaut kā smuki, man patīk, kā viņš smuki uzgāja. Tomēr jauna dzenskrūva, tās detaļiņas nāk līdzi, un es domāju, ka viņas jāizmanto. Tā, un tagad es uzreiz lieku šaibu.
paskatīsimies, vai skrūvējot ar roku, mēs varam dabūt tik tālu, lai splintu var dabūt cauri. Nu jā, redziet, es jau roku uzskrūvējot būtībā, es varu dabūt. Es aplikšu to šaibu otrādi. Aplikšu šaibu otrādi. Es viņu bišķi iespiedu uz iekšu. Tev nekot instrumenta. Perfekti. Redziet, čuču es pievilkšu pa vienu pievilkšu, viņš ies vēl dziļāk un būs, un vairāk stiprāk nevajag. Tā, čuču vēl. Nu, perfekti sanāk pretī reku. Caurums ir, un tagad es mēģināšu splintu vienkārši ielikt iekšā. Splintu mēs arī ņemam pilnībā jaunu. Tā splintu mēs arī ņemam pilnīgā jaunu. Jo veco mēs palocījām. Man pat cik viņas rezervē ir, tad man nav nepieciešams. Tā. Šitās tādas baigi garās izskatās. Vai sanāk dabūt cauri? Ka tik man nav viņas jāzāģē īsāks. Jo te kaut kā es viņas nevar dabūt cauri. Znači šitā man pa garu man jāatrod īsāk ir. Jo redzēt, te ir tā, kad man vecā splinta bija tāda neliela. Viņa baigi viegli bija dabūt cauri, bet man nepatika arī kā viņa. Ka viņa man likās viņa pa mazu. Un šitā ir jaunā. Viņa liela problēma ir tāda, ka šito jauno viņa baigi garā un es viņu nevaru dabūt cauri, man nav pareizais leņķis. Līdz ar to es paskatīšos, kā man tā vecā turās. Ja šo es nevarēšu dabūt, es paskatīšos, vai es viņu varu dzelzi zāģīt, nozāģēt īsāku. Tā, splinta ar metāla zāģīt. Ņifi gan nevar nozāģēt. Varbūt, ja man būtu skrūvspīls, es varētu iespiest, varbūt varētu. Bet man tāds luksus, ka man ir flex. Es pamēģināšu no flex nofleksēt vienkārši. Tas man liekas vienkāršāk. Ar fleksi viss būs vienkāršāk. Metāla flex. Ļoti labi. Forši, kad ir instrumenti mājās. Iesaku, ja kaut ko dariet ar instrumentiem pareiziem. Stipri būs vieglāk viss izdarīt. Tā, nu, ja šī man būtu vilnīgā splinta, es droši vien nezāģētu viņu ar flex, bet pat cik man viņas ir vairākas, tad es varu, viņas tiešām vairākas, un es varu patestēt, vai man izdodās nozāģēt ar flex. Jā, it kā sanāca. Salīdzināsim ar iepriekšējo. Nu, lūk, viņi ir precīzi iepriekšējās garumā, un tagad es teikšu, te jaunai nozāģiešu vienu ķepiņu īsāku, lai vienu ķepiņu būtu īsāka.
Tā es izmēģināju splinti iet cauri, tas nozīmē, ka man tikai precīzi ir jāuzskrūvē un jādabūņa cauri. Būtisks moments, ko man teica arī boatshopā, ir, ka būtībā ir jāvar pieskrūvēt šo te uzgriezni ar roku. Un tas ir tik daudz, cik stipri viņi jāskrūvē ir. Viņu stiprāk nesot jāskrūvē. Jo viņš ir tikai domāts tam, lai dzenskrūva nenonāk nost. Tātad. Nu, es tagad ar roku redzēts pieskrūvēs, cik es varu. Un tagad man jau jāliek cauri splints. Nu, izskatās, ka beigās būšu to splinti dabūjis cauri kaut kā. Ceru, ka tas ir pietiekami. Jāpagriež bišķiņ. Tā, jāpaņem progrēzīts. Un jāpagriež sāniski, lai es varu viņu tā kā pievilkt, kā teikt. Nu, redzēt, tagad tā kā normāli. Ja beigās, ko es izdarīju? Es izdarīju tas, kas paskrūvēja skrūpa vēl vienu caurumu dziļāk. Uzgriezni, un tad, kā saka, un tagad man ir viņi jātais vaļā šī galā, lai piespiestu. Tāds tas mērķis aptuveni. Tagad es uzskatu, ka tas mums būs tagad jāizdomā, jo varētu būt, ka es viņu pa īsti nozāģēju. Varbūt, ka man jāņem jauna, vēl vienreiz jānozāģē garāka, lai man ir pietiekami daudz tas garums, kurus var atlocīt šī galā. Visticamāk tā būs jādara. Nu jā, tā arī ir. Tātad es paņēmu vēl vienu splinti, nozāģēju viņu čuču garāku, lai man paliek pāri šeit, ko nolocīt nost. Un būtībā šobrīd ir tā, kad uzgrieznis ir virsū, splintas es uzlicis jauno, smuki visu atlocīs, viņi nost nenāk, un tagad es paskatos, vai nekas man nekur nerīvējās. Nekas nekur nerīvējās. Un es vēl tūlīt, ko es darīšu, es piezvanīšu Werneram no boatshopa video zvanā, un lai viņš tā kā vēl, paskatās. Tā, zvanu Werneram video zvanā. Čau, Werner! Man slavēja pat jaunu cilvēku, kurš tev ieteicu, Romāns slavēja, kad viņš nezināja, ka esot boatshops tāds un ka esot Werners, ka vienīgais cilvēks Latvijā pēc viņa domā, kas tik tiešām kaut ko sajādzot no motoriem, dzenskrūvēm un tam līdzīgi. Tā kā es nodemonstrēšu, kā to var izdarīt. Restīvi dzenskrūvu, ko mēs uzsūtījām, pēc tava ieteikuma es esmu tagad uzlicis. Es tev parādīšu, šobrīd es viņu griežu, pēc kā tu redzi, nekas netraucē, nekas nekur neskrāpējās. Šeit pašā augšā te, kur iet cauri un pirksts iet cauri šajā vietā, tas it kā ir viss labi, ja? Uzgriezni es pieskrūvēju tā, ka, būtībā ar roku un vienreiz uzgriezu ar uzgriežņa atslēgu, lai es varētu dabūt splinti cauri. Viss ir ok, kā tev liekas? Jā, ok, viss atlocīts, smuki. Nav nekādas pretenzijas. Brauc uz ūdeni un mēģini, cerēsim, kad viss būs beidzot būs tā, kā tu gribi. Jā, tāds ir plāns. Un tāpēc es saku, es visi cilvēks sūtu uz boatshop, tāpēc kā tik tiešām var konsultāciju dabūt būtiskos tehniskos jautājumos, kāds ir nepieciešams. Šitā apmēram izskatās. Tā kā es tev sūtīšu arī... Tikai viena nianse, jā? Klausos. Par dzenskrūvu viss kārtībā, bet, kā tu zini, es veikalā esmu visu ziemu.
Es esmu rudenī, pavasarī, bet... Es zinu. Es esmu uz ūdens. Es zinu, ka tu esi uz ūdens, tāpēc es jau to novērtēju, ka es tev varu piezvanīt video zvanā un nokonsultēties. Man Kārlis arī jau nokonsultēja, visu izstāstīja, visu baigi krūt, bet, kā saka, par cik tu esi galvenais speciālists. Un tomēr šis tāds mūsu kopējs projekts, ka tu biji tas, kas teica gaidi šo dzenskrūvi, un viņi ir klāt, un tāpēc es vienkārši gribēju, kā saka, tādu pēdējo punktu no tavas puses. Tā kā es tev sūtīšu datus, un skatāmies, kas mums sanāks, ne? Nu, es tā ļoti ceru, ka beidzot tu būs laimīgs ar šo dzenskrūvi. Paldies, Ernēr. Davai, čau, viss. Lai tev veicās. Labi, čau. Nu, šeit viens būtisks jautājums, ja? Tātad, ja jūs nopērkat dzinēju, nopērkat tur dzenskrūvu, vēl kaut ko tehniskais atbalsts, tajā laikā, tanī brīdī, kad jums vajag, lai nav tā, ka jums jāmeklē pa fórumiem, ir jāmeklē tur, es nezinu, vēl kaut kur jāprast mistiskiem cilvēkiem, bet Bočapā Sverneram Kārlim var uzprasīt, viņi tik tiešām pasaka, palīdz, rekomendē, un es zinu, ka man ir lielāks tas drošības, mentālais, emocionālais drošības pilens par to, lai zinu, ko es uzlicis. Kā saka, ir viss virsū, viss, kā Vernārs teica, viss smuki pielicis, nolūcīts, nekas nekur neskarās. Tagad ir tikai jābrauc uz ūdens un jāmēģina. Tā kā es braucu uz ūdens un es mēģināšu. Tā kā šo jau es ielišu tagad TikTokā, lai jums ir, kā saka, jau tāds tīzings. Un tad nākamā sērija turpināsies ar pārbaudu uz ūdens. Un uz ūdens jau braucu šovakar. Tā kā tiekamies uz ūdens.